braukšu makšķerēt. Cerams, kaut kas sanāks, kaut ko pafilmēšu. Un tagad jāmēģina šitas viss man sastelēt, lai rītdien vieglāk. Jāsakrāmē mašīna, un lai būtu gatavs pēc visiem rītdienas darbiņiem. Te būs, to mēs nolāsim kopā kā jauno. Kā saka, nezināju, vienmēr taisīju no resnā kātu uz augšu, un tad to celies un velc. Kā jāsāk no... Hops. Ir 4 metru kāds. Tas mums ir to žilku. Šitāda te viņa ir. Šitā. Tā te. Šitā te. Osien. Pastiep. Hops. Viņš pievelkas un viss. Viņš nenāk vaļā. Šitā ir kāds piesiet kaut kur. Un tagad ir svarīgākais tas, ko es pašā sākumā biju nepareizi arī izdarījis, ka es pirmo spolu tinu nenospriegot, tinot. Viņš ļoti slikti uztinās virsū. Tā kā pagaidām izdomāšu viņš atcerēties un tad jau tūlīt parādīšu. Nu redz, kā iespied iekšā. Viņš kustās vaļīgi, bet pirms cimdiņa ar roku pieturēšu un ar vienu roku mēģināšu griezt. Kā sanāks, redzēsim. Tā. Kāds 15 minūtes. Šitā te 300 metri žilka. Šitas iztīts ārā. Viņi iztīna ārā speciāli pirmo un uztin uz tās makšķeres, tāpēc, ka varēs to žilku iztīt ārā uz šitā virsū. Satīs virsū un abas makšķerītas ir satītas. Esmu to iemācījies kaut kā siet. Principā tagad velkot pamata auklu, viņam ir jāsavelkās. Šitā te viņš smuki pievelkās. Šāds smuks bumbulīts paliek. Un tad ir šitāds te svariņš. Ieķiksējam. Šitā te. Un lūdzu, ir svariņš. Šitos mēs vienmēr nospriegos un viss. Un var braukt copēt. Makšķeres ir dakšā. Es pamēģinās parakt kaut vēl tārpus klāt. Tā uz ātro iziet ar kompostiem vēl. Savot, kas liekas galīgi nav bēdīgi. Esmu baigi sapakojis to mašīnu un visās lietas salicis iekšā. Sajūt, kas tur uz 3 dienām braukšu projām. No rītī tāds, ka baigi tur nobriedis, buigi dot virsū un braukt makšķerēt. Kādai pusnatīs maz nosēdēt. Nu tā, kad rīktīgi to pieredzi dabūt jau, redzēs, rītdien te jau storija kādi būs. Lai visiem jauks vakars, pulkstens tagad ir tūlīt būs 1. Tā kā visiem jauks vakars un paldies, ka noskatījies un tiekamies nākošajos piedzīvojumos.